Tā diena ir klāta, kad mēs atklāsim nedaudz noslēpumu, to, ko jau es rakstīju sākumā. Ielūkosimies šim noslēpumam nedaudz atstiņā. Ejam pa Valdemāra ielu. Ko mēs te redzam? Wow! Knak. Atveram durvis. Šis rīts vēl pagaidām mierīgs. Patiesībā vēl darba diena nav sākusies. Un tagad mēs esam ciemos pie cilvēkiem, kas bauda redzi. Un vairāk ne tikai internetā, bet tagad tas notiek arī šādi. Paskatieties, kas te darās. Vēl mēs pamazām esam visu sastāvējuši. Vai jau tuvākajā laikā. Perfekti. Redzu apakšā. 8, 6, 9, 5, 2. Meitenes pagaidām nav tikai tālo, ka viņas bauda redzi, jo viņas teica, ka esot sliktas aktrises. Paldies. Oi, tas ir grūti. Pārbaudīsim, cik tev ir labi tīklini centrālajā daļā. Kas man jādara? Vai tev viss ir regulāri, vai tev nekur neizliesās nekādas līnijas? Nepazūd tev? Nē. Viss regulāri. Tev ar tīklini viss kārtībā centrālajā daļā. Ko mēs vēl uz ekrāna varam nomainīt? Burti, cipari. Uz kura fona tev ir skaidrās, sarkanā vai zarā? Tā. Sarkanā. Tad nezvāk. Un tagad? Šeit aiz šīs acis sēž vēl 3 meitenes baltos halātos. Ar vienu puiku. Tev tiek gaidīti klienti, kuri izņem savas kontaklētas, piesakās uz redzes pārbaudi. Un te ir mūsu jaunais office. Kurjeru dienests, IT dienests. Atkarīgs no tā, cik liela. Te ir noliktava. Daudz visu kādu kontaklēta. Cilvēks, kurš neskuj vārdu. Skur gan? Visur te ir kontaklētas. Katrā šuplādītē ir kontaklētas. Viss plauta kontaklētiem. Manuprāt, tik daudz kontaklētas Latvijā nekur nav. Un ejam tālāk. Mums vēl ir palikušas 2 vietas, ko parādīt. Kuras drīkst rādīt. Šeit sēž viens cilvēks. Gudrīšs cilvēks, un te sēž pats galvenais cilvēks, no kura visiem ir bail, kurš visu izdomā, boss ar savu mūzu. Tālūk, tā bija neliela ekskursija pa manas lēcas jauno atelpas ofisu, kur mēs pagaidām apmājojam, un drīzumā šajā mājā gaidīsim arī tevi. Čau!